Es aizmirsu, cienījamā priekšsēdētāji, godājamie deputāti, klasisks vēl šīs Eiropas pašvaldību hartas ignorance ir tā saucamā vēja parku būvniecībā. Nemaz nerunājot par kaut kādu vietējo referendumu, pat novadā, kur es esmu bijis 3 sanāksmēs, kur visi iedzīvotāji Kolēģi, Kirsteina kungs, lūdzu par likumprojektu. Es runāju par šo likumprojektu. Par pašvaldību tiesībām nobalsot referendumā. Uz jautājumu, ja visi būs pret, kas notiks, piemēram, Baldonē Ķekavas novada priekšsēdētājs teica, nekāda jūsu piekrišana nav vajadzīga, skaisti un gaiši. Kas aiz tā slēpās? Mēs esam milzīgos parādos, mums piesolīja 200 000, mums jānopērk jauna mašīna, jā, un ejiet ieskrieties jūs vietējie muļķi. Un uz jautājumu, kas notiek ar jūsu nekustamajiem īpašumiem, kas notiek ar turismu, ja ainava tiek sabojāta pie ezeriem vai pie Daugavas vai Pāvilostā, kam jūs izīrēsiet savu vasarnīcu, ja jums 800 metru priekšā būs 300 metru ņirbojošs un rūcošs taps? Neviens nevar atbildēt, jā? Tas pierāda šo, ka mums arī neviens neuzrauga likumdošanu, ne knābi, ne sābi, ne prokuratūras, visiem ir nospļauties par to, likumi netiek ievēroti, tāpēc es vēlreiz saku, sākam rakstīt jaunu pašvaldības likumu. Un pēdējais, šādus te parkus, kur viena atomelektrostācija aizņem 700 reizes mazāk kā viens vēja parks ar 1,5 gigavatu, viņiem vajag 500 līdz 700 kvadrātkilometru, tas ir 2 Singapūras, jā. Un jūs uztaisiet vēja parku, kur liederības koeficients ir 0,35%, 35% viņam ir. Un atomelektrostācija 80%, jā. Un visi šeit šie zaļie saka, piecūkosim Latviju, jā. Katram tur tādam 1,5 gigavatu projektam pa 700 kvadrātkilometru. Vietie nedrīkst balsot, un viņi pat novadā nedrīkst nobalsot par šo. Jo tie visi ir ārzemniekiem iztirgoti, jā. Tur Dāņi, Leiši, Zviedri, jā. Izcirtīsim mežus, visu likvidēsim, jā. Zaļais kurs rulēs, jā. Jaunu likumu